Mēs atrodamies kafejnīcā Taka. Blakus man stāv māksliniece Līva Graudiņa, viņas izstāde. Nu, Līva, izstāsti, kas par izstādi? Kas redzams? Īstenībā tāda kafejnīcas fotogrāfiju albumiņš tāds intīmais, mazie darbiņi. Jā, fotoalbums, tāds personīgais, mazie kaut kādi intīmie kadriņi, kas ir ķerti, prieciņi, sajūtiņas. Tā, es nezinu, uz emocijām viss spēlē. Nav kaut kāds lielais blieziens, lielās gleznas un tā, tas būs. Tu teici, šī nav īstā? Jā, šitā nav īstā, šitais ir tāds tā kā izmēģinājums īstajai izstādēji. Kad būs īstā un kas būs tur? Īstā ir mērķēta uz rudeni. Nezinu, neteikšu īstenībā, bet galerijā ar baltām sienām un ar lielāku formātu darbiem un ar runu. Es šodien principiāli atteicos teikt runu, jo tas tāds izmēģinājums un tā. Varbūt nedaudz par pašiem darbiem. Kas tā par tehniku vai kā to pareizi sauc? Ja? Tie ir reāli cilvēki, tu teici fotoalbumiņš? Tehnika eļļa, gleznoti. No 2009. gada īstenībā pavasara. Kas ir sakrājies? Īstenībā tas vienkārši tā bez muzeja atlasīti darbi tika skatoties uz formātu. Formāts tur lielāks, mazāks vai kā, bet nepārāk liels. Šitais vienīgais, šitais ir jaunais, viens tāds lielais darbs, kas man vienkārši emocionāli bija vajadzīgs šeit. Pārējie visi darbiņi ir tādi, tie ir kaut kādi mirļi, kadri, kas ir kaut kādā brīdī piedzīvoti, sajusti, un tad viņi ir piefiksēti. Tas, kas man ir svarīgi, tas, kas man ir svarīgi. Viens ir turēt mājās darbus, skatīties vai darbnīcā uz viņiem, ja? Kā tev pašai ir tās emocijas šobrīd? Tu redz, ka cilvēki iet, skatās? Jocīgi. Tāpēc jau bija vajadzīgs šitais izmēģinājums. Lai saprastu, kā tas ir bijusi pieredze drusciņi ar foto, ir rādīts daudz foto, bet īstenībā arī kaut kādos tādos tur portālos interneta neesmu nekad gleznas likusi. Kaut kāds bailes, varbūt tāpēc, ka tas ir ļoti personiski. Fotogrāfija ir viena lieta, viņi ir personiski, tas ir savādāk, bet gleznas ir ārkārtīgi personiski, un līdz ar to šo ir vispār pilnīgi juku prātā. Bet mākslinieks taču nevar sēdēt tikai mājās ar saviem darbiem, vai ne? Ir jāparāda. Tāpēc arī ir baigi forši īstenībā paskatīties pašai pie sienas salikt, kā sakārtot, kā iekārtot, kur likt. Jocīgi. Bet, nākamreiz jau būs viss čiki. Šodien mēs atklājam, cik ilgi var nākt, skatīties, cik ilgi tie darbi te būs. Es apziņu par tiem datumiem. Mēnesi točne. Bet tālāk, es nezinu, varbūt ilgāk, varbūt nē. Nav katrā gadījumā nolikts datums, nav, nē. Tas nozīmē vēl, aprīlī mierīgi. Tādu laiciņu vēl mierīgi, jā. Un tad pēdējais, skatoties uz viņiem, kā tu varbūt gribētu, lai cilvēks uz viņiem skatās, ko viņš mēģina varbūt sajust vai saskatīt? Kā būtu tas pareizākais, ko tu esi domājis pateikt? Prieku. Prieku. Tādu. Prieku. Tā ir improvizētā bola. Nekad mūžā neesmu bolu taisījusi, nezinu, kā bola jātaisa. Mums izjūtām. Arī tā šampaniet vienīgais.